Esiet sveicināti florbola draugi, pieslēdzamies Kocēnu sporta namam, kur šodien atklāšanas mačs tieši šajā mājvietā LV Florbola līgā, un vietējā Kocēnu Rubene savās mājās uzņem turnīra tabulas līdervienību Talsu novada sporta skolas Krauzers vienību. Sastāv ir spējusi saglabāt praktiski nemainīgu. Protams, liels zaudējums ir Jēkab Keiša došanās uz Vāciju, un te laba epizode, bet Balodas diagonālu Zemelim, Dāvis atpakaļ Matisonam, labs raidījums, bet Celms neiziet piespēle līdz Matisonam. Tad savukārt Matisona piespēle neiziet līdz Bērziņam. Spunda met un Spunda iemeta, Vārtsarga gols. Rovers Trepšu vēl noskatās, kur tad bumbiņa viņam atrada ceļu vārtu tīklā, bet tās nav vairs svarīgi Adrianam Spundam. Tikko teica, ka jāgūsta pirmie vārti. Šeit Adrians Spunda apspēlē Ingaru Matisonu, un Adrianam Spundam uzvaras vārti spēlēt. Nebija viņam uzvaras vārti šajā sezonā. Metiens atcita Trepšu un pēc tam labs moments. Kaut tehnisks brātis, Celms palaiž bumbiņu garām. Zemeļa metiens un nosadz vārtus Sandijs Gabriels Siliņš un iespējams Kronentālam uz norēto spēlētāju soliņa. Vēl viena neprecīza piespēle, un Talsi arī trešo mazākumu šovakar ir izturējuši, bet tomēr mirkli vēlāk gūst pirmos vārtus šajā sezonā savās mājās. Kocēnu Rubene, Ritvars Bērziņš atsis to bumbiņu ar nērto pusi raida vārtos, un Sandijs Gabriels Siliņš arī nebūs tās vārtsargs, kurš šodien aizvadīs savu. Tagad Dikmans ar bumbiņu un piespēle no aizvārtes. Vienreiz mēģina, otrais mēģina Jēkabsons. Spunda individuāli jau otro reizi šajā spēlē aizsūtīts rubeniešu vienīgo vārtu autors līdz šim. Ritvars Bērziņš, Ritvars Matisons metiens vārtu pārliknes, un bumbiņa nav vārtos. Un rezultāts joprojām nemainīgs, 1-1. Skaistās tā bumba Ragovskim. Ragovskis met un Ragovskis iemet bumbu precīzi zem vārtu pārlikņa. 2-1. Talsi atkal atgriežas vadībā. Komandas kapteinim skaists reids un arī skaists noslēgums. Zemels pagarina bumbu līdz Pitmanim. Kļūda un Škutāns 2-1 pārēj Niedrais, un Talsi savas iespējas izmanto joprojām gandrīz perfekti. Arī tagad labs pretuzbrukums, un Škutāns piespēlē Rudolfam Niedrājam. Rudolfs met bumbu vārtos, un var teikt, ne no kurienes pēkšņi jau +2 Talsiem, un Talsi soļo pretim savam 4. panākumam. Varbūt tāpēc Rubene spēli gribēja aizdīt melnās formās. Te arī šoreiz izpaliek metiens Celma izpildījumā, un piespēle 1-1. Dilans Kronentāls, bumba vārtos 4-1. Talsi turpina izmantot savus momentus. Sandijam Gabrielam Siliņam nevien fantastiska spēle vārtos, bet tagad arī punkts par rezultatīvu piespēli. Tā tam vismaz. Ko nespēja paveikt 5-4, to mēģinās tagad ar Uzviju paveikt, spēlēt formātā 6-5. Atceramies pirms dažām dienām Lielvārdē. Te ir 6-5, Matisons piespēlē, Zemelis met bumbu vārtos 2-4. Rubene vēl nav izkārusi balto karogu. Ir gatava. Rubene iemet 6-5. Bet pagaidām tikai vienus. Un te ir metiens tukšos vārtos. 5-2. Andrejs Šķerbergs. Atgriešanās spēle pēc diskvalifikācijas. Var teikt, ka tāda
diezgan neizteiksmīga spēle kopumā. Varbūt nebija tas tikko vēlreiz rāda, cik laba ir momentu realizācija. Un spēlēšana bez vārtsarga pretinieku komandā, tā ir laba iespēja momentu realizēt, un to tagad Tāls nodemonstrē, kad šeit viesosies Liepājas Kurši. Grahoļskis pēdējās sekundēs vēl viena epizode, bet neizdodas virslīgas debitantam gūt vēl vienus vārtus, jo Tāls spēles beidz ar 6-2, un arī šodien spēle pabeigta ar 6-2.